Zoķiņ. Laika varētu iet tiem pašiem apaviem. Kādiem apaviem? Es arī nepaņēmu sportam nekādus apavus. Domā, vajag? Nemā kā aizies, ko tad? Es nezinu, man nav vietas vairs. Mēs izdomājām tomēr braukt ar diviem rokas bagāžas kofrīšiem. Jo Roberta drēbes beigās šitajā vairs nesalīda. Šī ir visnepatīkamākā daļa atstāt mūsu mazos meitiņus. Jo, dočīti. Dievs, kā viņš kustās. Virtuvīte. Un vannas istaba. Tikko nolikām mantas, iekārtojāmies dzīvoklītī un dodamies tagad uz Akropoli. Paskatīsimies, kur tur varētu paēst. Tik šaura ieliņa te ir, bet laikam nevar vispār redzēt. Es visam nesaprotu, kā viņš izbrauc un iet cauri. Atradām vietiņu pie pašas Akropoles un ar tik ļoti skaistu skatu. Ienācām pēc magnētiņiem. Thank you. Thank you. Labrīt, ir mūsu otrā diena Atēnās. Šodien mums te ir diezgan nedaudz laika. Mēs tagad dodamies brokastīs. Un 11. mums ir jāizčekojās, tagad ir laikam 9 kaut kur. Un tad mēs dodamies uz... Laurion? Jā, man liekas, ka Lavrion, jā. Nevaram izdomāt. Nevaram izdomāt, kur iet brokastīs. Labi, paskatāmies. Smuka vietiņa. Cheers! Pasūtījām brokastis. Jā, mēs izsteigājām, kāds izteikti, 15 vietas, vai ne? Nu, tuvāko kvartālu, bet nu, te visur ir kafēnītes, tā kā viss mēs aplūkojām. Un
atradām kaut kādas, kā to varētu nosaukt? Kontinentālās brokastis. Tā viņas sauc? Jā. Ok. Kontinentālās brokastis. Ar kafiju. Es nesagaidīju kafiju. Brokastīs. Man ir latte ar almondu mandeļu pienu. Robertam ir kapučīno un apelsīnu suliņas. Ļoti jauka vietiņa. Kamēr mēs gaidām brokastis, es gribēju pastāstīt par kādu ideju, kas man ienāca prātā, kas ir, es vēlos atvest kādam no jums no šī ceļojuma kādus ēdamus un neēdamus suvenīrus, ko varētu izbaudīt un notestēt, ko var dabūt šeit pat Grieķijā, vai šeit, vai kādā no salām. Es ļoti priecāšos, ja atstāsi komentāru zem šī video, un pēc tam izlozēšu tad vienu no jums, kuram nodot šo te dāvanību. Un brokastīs mums ir toasts. Kā latviski ir toasts? Grauzdētas maizītes, jā, būs pareizi. Ar dārzeņu bumbiņām un kafiju, suliņu. Un kaut kāds arī desertiņš pēc tam būs. Nu, ko, dodamies prom no pirmā dzīvoklīša. Īstenībā bija ļoti mājīgi, forši. Šis mums maksāja 40 eiro uz nakti. Bija atstāti krosāniņi, kurus mēs gan neapēdām, bet tēja, viss nepieciešamais bija. Un tagad dodamies ārā. Nejauši iemaldījāmies kaut kādā gājienā. Divas gultas. Kāds smugs balkoniņš. Vai šakara, ka te pāri, tas varētu būt mūsu vējās? Jā, tur ir kaut kāds kuģis. Mīlīgi. Šī istabiņa maksāja 60, ja? Jā, 50 kaut kā. Bet, beidzot varam doties un kāpt uz kuģi. Izskatās labi.
Kāds vējš! Reāli vētra izskatās. Tu esi excited? Jā. Ļoti, ļoti smuka kājīte. Mūs gan negribēja laist iekšā, teica, ka vēl nav gatavas, bet mēs palūdzām vismaz nolikt somas. Kaut kas ļoti dīvens, bet jā, superīga kājīte. Labrīt! Kur sad asī? Es jau redzu, ka šī ir vieta, kur gribētos atgriezties. Jā. Nenormāli. Ja tu vienkārši netiec ārā no kuģa, kas nozīmē, ka tad, kad kuģis pienāca krastā, jau bija tumšs.